Vienīgais dievs un dzīves jēga. Iztēlojieties smagu akmeņu rindu, kas balstās cits pret citu. Ja katrs akmens balstās uz to, kas ir aiz tā, un tas, kas ir aiz tā, arī balstās uz citu, visi akmeņi sabruks. Lai tie visi stāvētu, galā ir jābūt kaut kam, kas ne uz ko nebalstās, kaut kam pietiekami spēcīgam, lai visu noturētu, kaut kam, kas stāv pats par sevi un nav atkarīgs ne no kā cita. Viss visumā ir kā šie akmeņi. Tāpat kā katrs akmens balstās uz citiem akmeņiem, lai paliktu stāvam, visam visumā ir nepieciešamas daudzas citas lietas, tikai lai turpinātu pastāvēt. Jūs esat atkarīgi no gaisa, ūdens un pārtikas. Pārtika ir atkarīga no zemes, lietus un saules. Saule ir atkarīga no fizikas likumiem. Kur vien skatāties, viena lieta ir atkarīga no vairākām citām lietām. Zinātne ļoti labi apraksta šīs saiknes. Tā mums stāsta, kā viena lieta ir atkarīga no otras. Bet tā neizskaidro, kāpēc visa akmeņu rinda vispār stāv. Tā neatbild uz jautājumu, kas ir pietiekami spēcīgs, lai visu noturētu. Lai to saprastu, mums jāskatās ārpus atkarīgo lietu ķēdes. Ir jābūt būtnei, kas visu tur, bet pati ne uz ko nebalstās un nav atkarīga ne no kā cita. Šo būtni, kas visu uztur, bet ko neuztur nekas cits, mēs saucam par visvareno Dievu. Dzīves jēga tātad, visvarenais Dievs radīja mūs un visu mums apkārt. Ja paskatāmies apkārt, redzam, ka visam ir skaidrs mērķis.